Tātad vēl skaidro. Rīgas pils remonta darba veicēji uzskata, ka viņu vainas notikušajā nav. Būvniecības uzņēmuma RE un RE biznesa attīstības un komunikācijas vadītāja Mārīte Straumi norāda, ka vēl ir pāragri spriest, kā vainas dēļ ugunsgrēks objektā izcēlās un jāsagada speciālistu slēdziens. Arī būvkompānijas Skonto būve valdes priekšsēdētājs Guntis Rāvis norāda, ka pagaidām nav iespējams pateikt ugunsgrēka iemeslus. Rāvis uzskata, ka būvnieku vaina nevarētu būt, jo šajā objektā jebkādi darbi ir atklāti liesmi ir aizliegti. Turklāt būvnieki savu darbu pabeidz 7 vakarā un katru vakaru objektu apskata militārā policija, kam tas tiek nodots. Jāpiebilst, ka Rīgas pils ir apdrošināta. Kompānijā Baltijas apdrošināšanas nams nekustamais īpašums apdrošināts par 5,4 miljoniem latu. Savukārt būvdarba veicējs par nepilniem 22 miljoniem latu visus ar celtniecību saistītos riskus un materiālus apdrošinājis kompānijā BTA. Doma laukumā šodien jau 18. gadu